skolotājs Luspam ir ražīgāks cilvēks, draudzīgāk kolektīva un lai visas domas un sapņi, kas ir, lai viņi vienmēr piepildītos un nepazust tas optimisms. Atcerieties, no kurienes jūs nākat, kas ir jūsu studenti, kas jūs ir ievēlējuši, un esiet uzticīgi saviem studentiem un atcerieties, ka viss, ko jūs darat savu studentu vārdā un viņiem par labu, un atcerieties, ka viņiem par labu. Kad jācenšas sabalansēt tā kā darbs Luspā ar savu studiju procesu, bet jācenšas arī būt aktīviem. Nākamajam Luspa sasaukumam, kurā par laimi vai nelaimi esmu arī es novēlu ļoti apsvērtus, gudrus lēmumus, ļoti labu vadītāju, un šoreiz tas nebūšu es, bet katrā gadījumā es novēlu tiešām izturību, spēju nostāties pret lietām un cīnīties par lietām. Jo mēs ļoti bieži domājam pret kategorijās, bet mums pašiem jācīnās arī par lietām. Es nākamajam sasaukumam novēlu 3 lietas. Pirmā lieta ir runāt ieteikumu, nevis iebildumu formā. Otrā lieta ir atcerēties, ka mēs katrs pārstāvam savu fakultāti, bet tāpat laikā kopā visus studentus, un es noteikti novēlu nesašķelties šim sasaukumam. Un trešā lieta, ko es novēlu, ir atcerēties, ka darbs nav lielajās sēdēs roku cilāšana, bet īstais darbs notiek mazajās sēdēs un aicinu jūs visus aktīvi iesaistīties. Noteikti pilsiet kārtības rulli, lai neļautu jūs apšakarēt kaut ko. Un gadījumā, ja vadība jūs sāk čakarēt, tad laicīgi jau vēršaties, vai vērsties. Daudz kūku. Ļoti daudz kūku. Lai būtu stabilāka valde nekā šajā sasaukumā, un lai tik bieži nemainītos valdes sastāvs kā šajā sasaukumā, un būtu vēl foršāki biedri nekā šajā sasaukumā, bet tas nav iespējams. Pievienojoties Kristapa Kuciņa vēlējumam un mazliet to modificējot, es tiešām gribētu nākamam sasaukumam novēlēt vairāk, nevis rūpēties par cilvēkiem, bet tiešām vairāk uzrunāt Luspa biedrus, interesantus, tie, kas jau ir ieinteresēti Luspa darbībā un tie, kas vēl būs ieinteresēti Luspa darbībā. Pirmām kārtām jau labu pirmo sēdi, lai ir tā kā priekšsēdētājs un visi vajadzīgie amati, jo šogad tas varētu būt grūti. Un lai veicās ar visām iesāktajām lietām, lai izdodas tās pabeigt. Mans novēlējums nākamajā Luspa sasaukumā ir gauži nopietnas. Es novēlu saskatīt lielās lietas un nekasīties pie sīkumiem. Jūs esat forši, jūs esat domāt, lai padarītu lielas lietas. Atbildīgiem un vienmēr atcerēties to, ka aiz jūsu lēmumiem, aiz jūsu darbiem stāv aptuveni pašlaik 20,000 studentu. Vienmēr būt motivētiem un darboties gribošiem un iegūstiet daudz jaunus draugus šajā sasaukumā un lai visiem veicās. Tur varētu ļoti daudz lietas novēlēt, kaut kāds muļķības nepadoties, būt apņēmīgiem vēl kaut ko, bet es domāju, ka cilvēkiem vienkārši vajag vēlmi kaut ko darīt, un tad viņiem viss būs kārtībā. Palieciet izsaukuši, palieciet muļķīgi. Tādā ziņā, lai jums ir vēlme darīt kaut ko vēl, bet nekad nedariet to bez prieka, bez aizrautības, kaut kā tāda. Pirmkārt izturību, jo tā jums tiešām būs nepieciešama. Otrkārt, nenormāli daudz enerģijas, jo jūs strādāsiet dienām un naktīm. Tas nav draudz, bet tas ir tāds skaists pareģojums, vai kā to labāk saka. Ļoti daudz labu cilvēku apkārt. Kodolīgi es novēlu daudz veiksmes darbā, un es novēlu visiem ļoti daudz mīlestības. Es novēlu visiem studentiem būt studentiskiem, studentu pārstāvjiem pārstāvēt studentus un viņu intereses un būt godīgiem un patiesiem. Tad, kad jūs atnākat pirmo reizi uz Luspu, tad jums vienmēr ir tādas foršas idejas un kaut kas, ko jūs gribat izdarīt, un jūs par kaut ko reāli dagat. Un tā gada laikā neaizmirstiet to. Man būtu 3 lietas novēlamas. Pirmām kārtām atcerēties savus mērķus, otrkārt atcerēties to, ar ko jūs strādājat un cienīt tos cilvēkus, un treškārt atcerēties vienu ļoti svarīgu lietu, ka mūsu fakultātē ir medicīnas fakultāte un fizikas un matemātikas fakultāte. Tātad, lai mums veicas. Viņiem izdodas tiem cilvēkiem, kas ir tie, kas cilvēki mēģina kaut kā, lai viņiem izdodās apvienot visus, atrast kopīgu viedokli un
Un vienkārši, lai visas 13 fakultātes arī justos pārstāvētas un justos labi, gan Luspā esot tā kā iekšā pārstāvot savu fakultāti, gan arī pašās fakultātēs tā kā cīnoties vai pieņemot Luspas viedokli un saprot, kas bija labi, lai Luspam izdodās katrā ziņā šos lēmumus pieņemt tādus, lai visiem būtu labi. Lai Luspa valde izveidojas kā komanda un lai spēja aizraut visus pārējos, lai arī katrā komisijā būtu savu mazā mini komanda un tad visus kopā veidot vienu lielu Luspa spēku ģimeni Luspa. Pirmkārt, būt veiksmīgam, būt ar noturīgu valdi, būt foršam un galvenais būt tiešām vienotam. Un pats svarīgākais novēlējums ir apmeklējiet sēdes un Dieva dēļ nerunājiet tajās, kad nevajag.